Nē, vispār nē. Tu principā vispār smaržas kameras vēl nepārdod šīs, nenodod. Nu, ko varam laist? Rogaiši to. Labi, laižam. Jā. Kur jāsaka? Sāks ar tevī. Tu skaties kaut kur, ne, tu var skatīties uz māti. Var uz manīm, kā tu gribi. Jā. Aiziet. Jā, tu man vienā brīdī jautāji par to, kā jūs vispār dabūni šo visu gatavu. Tad, principā, viss gulstās uz fantastiskajiem cilvēkiem, ko mēs esam iesaukuši festivālā par zaļajiem cilvēciņiem. Zaļie cilvēciņi, tāpēc, ka viņiem ir zaļas maikas ar evertu uzrakstu. Un es šobrīd esmu notvērusi pusceļā vienu no galvenajiem zaļajiem cilvēciņiem, kas 10 gadu garumā katru gadu uzbur šo te visu tehnisko daļu. Kā jums klājās pa šiem 10 gadiem? Viss kārtībā, gads ies pa gadam, sāk atstrādāties sistēmas un katru gadu mierīgāk. Jā, nu skaties, jums plus mīnus visiem zaļajiem cilvēciņiem tagad ir ap 30, vai ne? Pirms 10 gadiem tas bija, jums bija pie 20. Kā jūs, kā tagad nobrieduši veči, jūs ņemat, tur es dzirdēju, ka jūs ņemat speciāli atvaļinājumu tajā laikā un vēl visādi tur kaut kādi knifiņi, ne? Nu, manā gadījumā tas ir vienkāršāk, kas te dzīvoja, tas vienkārši pa ceļam, bet man draugi, jā, liela daļa, viņiem tas ir veids, kā izrauties no savas ikdienas, no pilsētvides un no saviem darbiem, un tāpēc viņiem tā ir eksotika būt vienkārši laukos vairākas dienas, tajā pašā laikā darīt kaut ko labu un tajā pašā laikā satikt jaunus dažādus cilvēkus un piedalīties varbūt dažādu veidu atrakcijās, kas ir festivāla ietveros. Kā tu domā, mums ir vēl vajadzīgi kādi palīgi, vēl kāds zaļais cilvēciņš, ja jūs komanda ir jau nokomplektēta? Nu, ir standarta piecinieks, jā, un tad ir maiņas vienmēr svarīgas, jā. Īpaši uz novākšanās varbūt. Jā. Tieši uzlikšanās laiks ir ilgāks varbūt, bet tas novākšanās visnogurdinošākais. Ja tas izlicis tik daudz līdz pasākumam, tad ir pats servis laiks, un tad pēc tam, protams, ir bardaks, kas ir jāsavāc. Tas parasti ir, man vismaz ir tāds nepatīkamākais. Tad mēs varēsim droši vien kādu pieaicināt vēl palīgā uz novākšanos, vai ne? Nu, nē, es neteikšu. Jā, nu lūk, paldies tev un ceru, ka jūs komanda atkal būs pilnā sastāvā un sajūtās un galvenais jums, lai ir izturība. Paldies jums arī. Apusēji.